man of deep feelings. You have no feelings. You know nothing about love. The painting can never be finished. The day I finish a painting, that day I'm finished. I'm a perfectly straightforward character with all my cards on the table. There are so many cards, and some of them are under the table, too. He loves to turn his friends into his slaves. I'm here for him, and for him alone. No one leaves a man like Picasso. Do you really think I'd let myself be destroyed by a man, even if he is Picasso? In fact, there have been several women. Now there's only you. Kāpēc latviešu valodā ikdienā mēs lietojam tik daudz ne? Kāpēc tik daudz negāciju? Kāpēc man dabiskāk liekas piedāvāt savai draudzenei kafiju ar vārdiem, vai tu negribi kafiju? Tā vietā, lai es viņai jautātu, vai tu gribi kafiju? Lai noskaidrotu, kā tas īsti ir, es devos uz Latvijas universitāti. Latviešu valodā vārds nē ir vecs. Sen jau zināms, arī folklorā sastopams. To pretī vārds jā ir pavisam jauns, varētu sacīt, salīdzinot ar nē. Un latviešu folklorā, piemēram, un vecajos tekstos vārda jā nemaz nav. Latviešu valoda un arī lietuviešu valoda, atšķirībā no vācu valodas vai no angļu valodas, ir tādas, kurās negāciju lieto ļoti bieži un ļoti daudz. Mums var būt tāda teikuma, kur gandrīz katram vārdam nepriekšā un viss ir pareizi un nav nekādas vainas, teiksim. Neviens nekad nekā nezina. Nu šitie tekad nekad neviens. Vai valoda kā tāda var būt ietekmējusi mūsu tautas īpašības un otrādi?
Tā ziņā gan jums ir taisnība, ka valoda patiešām atspoguļo cilvēku domāšanu. Tām ir ļoti cieši sakars. Un katras valodas runātājiem ir domāšanā kaut kas citāds, jo valoda pasaka dažādas doma konstrukcijas, un tas var būt. Vai varētu būt tā, ka savu ietekmi ir bijusi daudzajiem apspiestības gadsimtiem, kad pavēlētāji ir bijuši citu tautību pārstāvi un latvietim nekas cits nav atlicis, kā teikt, tur taču nekā nevar darīt? Grūti pateikt, varbūt, ka tā ir, varbūt, ka tā nav. Bet tādi uzskata, ka ilgās apspiestības dēļ 800 vai cik to gadu būtu bijis, valodā kaut kas vēl būtu mainījies, tādu uzskata ir izteikti. Varbūt, ka mēs varam izdarīt eksperimentu. Runājot ikdienā, pasakot līdzi, cik daudz ne mēs lietojam un mēģināt izvairīties no tiem. Varbūt, ka tad uzlabotos garastāvoklis, kļūtu vieglāk elpot, varbūt parādītos vairāk pozitīvas enerģijas un spēka. Domā laba, bet manuprāt diezgan utopiski, jo neizdosies izdarīt tādu lietu. Man liekas, ka būs maz piekritēji, kas to varētu darīt. Ir jau daudz labu priekšlikumu bijis, un ja to tautiņa atbalsts, ja tas kāda cēloņa direktē nepatīk, tad nekas neiznāca. Mums ir daudz labu priekšlikumu bijis, un nekas neiznāk. Nekad vairāk es neslēpšu no Kāpēc tik daudz negāciju? Kāpēc tā atbalstīt? Jā, man gribas teikt tagad nē. Kāpēc jums gribas teikt nē? Tāpēc, ka daudz kas ir slikti. Nav tā, kā būtu vajadzīgs. Jāpagaida, kad būs labāka dzīve, jāpūlas pašiem dzīvi uzlabot, ir darīt visu iespējams, visiem kopā un katram atsevišķi, savā darbā, kopā visiem. Es ticu, ka pēc laika mēs dzīvosim labāk Latvijas valstī. Varbūt nemaz nav tik nelabi. Varbūt ir pavisam neslikti. Nekad vairāk es neslēpšu no sevis neveikšu to. Nekad laukā paskaties. Tie ir jauna veida cilvēki. Tie aug jaunā sabiedrībā, interneta sabiedrībā.
Aiz šīs vienkāršās fasādes Stokholmas nomalē slēpjas Eiropas, jā, varbūt pat pasaules pirmais internetā raidītais televīzijas kanāls. Šeit atrodam arī tipisku pārstāvju jaunajai internetu paudzei, kas diezgan strauji sākus augt Zviedrijā. Tie ir labi izglītoti jauni cilvēki, kas uzskata, ka interneta tehnika ir jaunās pasaules nākotne un ka tie, kas pārvalda un attīst šo tehniku, ir jaunās pasaules pestītāji. Neskaitot uzspēlēt licīgu attieksmi pret pārējiem, viņus var atpazīt pēc tā, ka viņi vienmēr ir stresā, visur nesā līdzi pārnēsājumos datorus, bez pārtraukuma runā pa saviem mobīlajiem telefoniem un liekas, ka viņi pārtiek no Coca-Colas. Tā ir mana dzīve. Es izmantoju internetu savā ikdienā. Katru rītu es ieslēdzu kompjūteru, vienlaicīgi ar kafijas automātu iedarbināšanu. Tad es pieslēdzos internetam un tīklā izlasu rīta avīzi. Es arī atbildu uz visiem e-mailiem, ko esmu saņēmis pa nakti, jo man ir diezgan daudz draugu Amerikā, kas man regulāri e-mailē. Kad vēlāk es ierodos darbā, tad arī pieslēdzos tīklam un veidoju lietas internetā. Visforšākais, ko šodien var atrast tīklā, ir kustīgās bildes. Video, kas pa taisno pieslēgts internetam, tā, ka visu pasauli to var redzēt. Mums šobrīd ir ap 40,000 biedru, kas var piedalīties un skatīties tiešās pārraides, koncertus, priekšlasījumus un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir baigi forši. Och vi har en spelsajt där du kan spela spel. Mums ir arī tāda spēļu saite, kurā tu var spēlēt spēlītes caur diennakti. Mazas vienkārši spēlītes un viktorīnas, kas, manuprāt, lielākajai daļai arī patīk. Katru dienu var iegūt laimestus. Visu ko, sākot no automašīnas līdz pat cepurītei. Vi har också en bokhandel där du kan köpa böcker direkt. Där kan du surfa in och titta på vilka böcker som... Mums ir arī grāmatveikals, kurā visu diennakti var nopirkt grāmatas. Tajā tu var iesērfot un palūrēt, kādas grāmatas visā Zviedrijā var dabūt. Tad tu var pasūtīt grāmatu un 4 dienu laikā tā ir tavā pastkastītē. Vispār ļoti viegli ir iegūt informāciju caur internetu. Tik vien kā iesērfot tīklā iekšā. Piemēram, ja esmu ārzemēs, var iesērfot mājās un palasīt zviedru laikrakstus. Man ir viena draudzene, kurai šodien dzimšanas diena, bet es jau vakar viņai aizsūtīju puķu ar internetu starpniecību un tā tālāk. Pat nepakustoties no vietas, es varu izpildīt visādus sīkumus, kas citādi aizņemt ļoti daudz laika. Den här stannar och tar över. Om man inte hänger på nu så tror jag... Man šķiet, IT laiks šeit ir uz palikšanu un lietu pārņemšanu. Ja tagad palaiž garām īsto brīdi un nepieslēdzas, tad man šķiet var palikt tālu iepakaļ. Var netikt pie bļodas tur, kur apgrozās lietas attiecībā uz nākotnes darba vietām, jo šī te ir alternatīva vide. Maza atsevišķa pasaule, caur kur var meklēt darbu, caur kur var dabūt darbu un caur kur var arī dzīvot. Tu vari paņemt šo informāciju, kad gribi, un tādējādi tīkls darbojās kā starpnieks uz citu pasauli. Ja šo pasauli nepazīst, tad man šķiet, ka ir grūti radīt interesi par sevi nākotnes darba tirgu. Ja vēlaties, varat man sameklēt pa adresi august.taube.net. Raganu gads lēnām gāja uz nogali un valpurģu nakts tuvojās. Mazajai raganiņai bija jāsaņems. Apmēram 6 stundas dienā mazā raganiņa vingrinājās buršanā. Burt nemaz nav tik vienkārši. Kas buršanā grib kaut ko sasniegt, tas nedrīkst būt slings. Mazā raganiņa buršanas grāmatā bija tikusi tikai līdz 213. lapusei. Pat labam viņa vingrinājās lietas uzburšanā. Ar grāmatu klejpī viņa sēdēja uz soliņa pie krāsnes un būrās. Krauklis abraks bija neapmierināts. Tev jāuzbur lietus. Es ļoti gribētu redzēt, ka tu vienreiz uzbursi īstu lietu.
Viņi lika uzrasties pie debesīm mākonim, slīdēt tam šurpu tur, un, kad tas bija tieši virs galvas, mazā raganiņa uzsauca līst. Mākonis pārplīsa un sāka līt paniņas. Drīz vien atjāja krusmāta Rumpumpele. Viņa izkāpa no melnā mākoņa un sacīja: ielūdzu tevi uz Valpurģu nakti. Lielās raganas jau bija sapulcējušās. Matiem plīvojot un svārkiem plandot, viņas dejoja ap raganu ugunskuru. Pavisam varēja būt kādi 5 vai 600 raganu. Viņas virpuļoja juku jukām un vicināja slotas. Pa starpām viņas blēja, ķērca un spiedza, lika pērkonam dārdēt un zibiņiem šaudīties. Mazā raganiņa nepamanīti iejuka starp dejotājām. Šodien visiem jābūt savādākiem nekā parasti. Mazā raganiņa paskaidroja: jūs gan nevarat pārģērbties par ķīniešiem un turkiem, toties es protu burti. Zaķiem viņi uzbūra brieža ragus, briežiem zaķaus, meža pelēm viņi lika augt, līdz tās izauga tik lielas kā truši, un trušiem viņi lika sarukt tik maziem kā meža pelēm. Stirnām viņi uzbūra kažokus, sarkanus, zilus un zaļus kā zāle, vāverēm kraukļu spārnus. Pati sev viņi uzbūra pūķus, acis un zirga zobus. Tā viņi izskatījās gandrīz tikpat atbaidoši kā krusmāta Rumpumpele. Bet, kas mums nav lemts, to labāk aizmirst ātrāk. Gribu atgādināt jums, ka ilgas gadus bija tā, ka mēs šeit tad bijām uz sliekšņa kodola karam, jeb 3. pasaules karam, pateicoties tam, ka bija saprātīgie cilvēki, ka Vašingtonā, Maskavā, Bonnā, Londonā, saprot, ka karš tā būtu pašnāvība. Jautājums būtu, kurš pirmais tikai ies bojā. Un tas tā saturēja, bet, cilvēks ir iztērējis tik daudz, milzīgi, es pat jums nevaru pateikt, tā neskaitā Padomju Savienība, sevišķi līdzeklis militārām vajadzībām. Tas bija viens no faktoriem, kas sekmē tām, ka stagnācijas periodā Padomju Savienības ekonomika bija uz faktiski krīzes situācija, jo tik daudz izdot līdzeklis militārām vajadzībām, uzturēt šito milzīgo armiju, ražot tankus, jūs zināt, ka Padomju Savienībā bija tanku skaits vairāk nekā visām pārējām valstīm. Un mēs varējām iznīcināt viens otru, to sauc angliski overkill capacity, tas ir iespējas nonāvēt apmēram 250, 28 reizes, iznīcināt vispār civilizāciju, kaut mums tikai viena dzīve. Iedomājieties, cik tālu tas bija aizgājis. Visiem ir zināms, ka Gorbačovs ir nācis pie varas 85. gadā, un faktiski daudz bija, tajā skaitā es biju bez šaubām priecīgs, ka viņš ir nācis pie varas, ja mums bija zināms. Sevišķi daudz, bet šo to mēs zinājām par Gorbačovu. Sevišķi mēs zinājām par viņu pēc tam, ka viņš apmeklē Londonu. Viņš tur ir ticies ar Margaret Thatcher. Un Margaret Thatcher toreiz par viņu atsaucās, ka ar šo cilvēku var kā viņa teica, make business, ja? Kā viņi var sadarboties. Bet es gribu pateikt, ka runājot par perestroiku, mēs nedrīkstam aizmirst
tādu interesantu periodu Padomju Savienības vēsturē, ko krievu valodā sauc šestīdesятники, jā. Tas, kas notika pēc 20. kongresa, vai ne, ka bija tāds periods, ko sauc par atkusnu un tā tālāk, un kad izveidojies tāda, literatūrā parādījās daudz, kas ir jauns, teiksim, arī latviešu literatūrā, Krievijā parādījās tāda dzejnieka Jevtušenko, Vazņisjemski, pie mums Ojars Vācietis, Jānis Peters, Mārs Čaklais un tas bija tāds. Pēc tam, tur bija šobrīd Hruščova nopelns, un es domāju, ka Gorbačovs nākot pie varas, tādā laikā, kad bija tie 60. gadi, ja pēc 20. kongresa viņš mācījās Maskavas universitātē, viņu iespaidoja šie procesi, un viņš bez šaubām gribēja izveidot, man tā liekas, tādu, divos vārdos socialismu ar cilvēcisko seju. Un ekonomika jau bija aizgājusi tik tālu, labi, mēs te Latvijā jau izjūtām, un tā visās bija tur pārtiks programma un tā tālāk, bet tas programmas skaisti izskatījās, bet nedēļ neko, bet Krievijā bija tā, ka laikam rādījusi varbūt 500, varbūt pat 1000 kilometru no Maskavas izbrauc uz Maskavu, lai kaut ko nopirkt Maskavā. Tā kā ekonomika faktiski bija tā, kas jau bija skaidrs, ka tālāk tā dzīvot nevar. Tas bija tik neloģiski. Pat no runāsim, no komunistiskās partijas viedokļa. Skaidrs, ka Gorbačovu jau viegli var kritizēt pa vienu otru kļūdu, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas bija vienreizējs varonīgs solis no viņa puses. Sākt izmainīt šo situāciju. Nav nekāds noslēpums, ja nebūtu perestroika, ja nebūtu viss tā tendence, mēs nebūtu arī neatkarīgi, tas skaidrs. Bet cepur nost, viņš iegājis ir vēsturē, un pateicoties perestroikai, faktiski pasauli izmainījās. Personīgi man, un es domāju, ka ne tikai man, šis periods bija ļoti interesants. Es tagad lasu, teiksim, memoārs, ko uzrakstīja Bush, ko uzrakstīja Bakers, jo tas bija patiešām periods, kas bija ļoti bagāts ar politiskajām notikumiem. Un arī sevišķi ārpolitika, un pat cik man profesija ir ārpolitika, tad es biju par šobām tajā iekļauts. Es tikos Maskavā ar Reiganu un ar Bakeru un ar toreiz Anglijas ārlietu ministru, es atceros, mēs bijām, un mēs arī, mums bija ļoti interesants un ļoti svarīgs, pat liktenīgs tikšanās ar Gorbačovu. Nekad neaizmirsīšu, kad ar Jānu Peteri mēs bijām vēl vakarā, gandrīz naktī pie Gorbačova. Tā bija mūsu iniciatīva pēc notikumiem Lietuvā, kur Gorbačovs mums deva godu vārdu, ka nekas tam līdzīgs, kas bija Lietuvā, neatkārtosies Latvijā. Un es ļoti labi atceros, ka Gorbačovs teica, ka viņš apsola un ka viņš dos komandu Jāzevam. Un Jānis saka, bet arī Kuzminam, jo Kuzmin bija Baltijas kara apgabala virspavēlnieks. Un Gorbačovs saka, bet jūs domājāt, Jāņš, ka armijā vairs nav disciplīna, ja es teikšu Jāzevam, tad Kuzmins ar to dabūs zināt. Tā neved Jānis, bet Kuzminam ar laikā saka, droši paliek. Droši, lai nebūtu tā, ka Jāzevs zinās, ka Kuzmins te kaut ko darīs. Kurš cilvēks tiek iespaidos no politikas? Un ja viņš saka, ka man ir vienalga, tad tā arī viņa politiski nostāja. Sakot ne politikai, tas ir politiskais, tā jau ir politika. Ne viņš grib būt ārpus politikas. Un tā ir viņa politika, un tāda cilvēki ir, ka viņi grib būt ārpus politika. Vai ne? Bet cik tas ir labi, cik tas ir slikti, par to es negribu runāt. Bet neviens
savā būtībā nevar izvairīties no politikas, jo politika ir tā mūsu dzīve. Un patīk, ja nepatīk, tas tā ir. Es jums piedāvāšu kafiju. Hei, tu, lejā! Ķer! Don't watch it with me. Tu nedzirdēji! Ķer! 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 Ei! Ķer! Ui! Pardon. Neviens savā būtībā nevar izvairīties no politikas, jo politika ir tā mūsu dzīve.